kurš pateica epitēlis? Kāds? Neparagots un pāragots tev vispār nav jāmin, tas ir pavisam cits epitēlis. Daudzkartains. Kā lūdzu? Daudzkartains plakana. Daudzkartains. Ko jūs redzat šeit? Kas tas ir? Kriptas ar ko? Kas tas ir? Dziedzeļi. Un tas arī ir dziedzeļiskais epitēlis. Tas ir cilindriskais vienrīdu epitēlis. Jā. Ok. Kas tas ir? Ok. Kas ir šis? Ģenerālais centrs. Jā. Kas ir apkārt ģenerālajam centram? Jā. Un kas ir vēl tālāk? Jā. Ok. Kas ir šis? Kas par spraugu? Tas ir limfmezgls kopumā. Te ir kapsula. Tas ir septas aizstāvdu. Un kas ir zem kapsulas? Sinusi. Jā. Sinusa tipā limfādi asinsvadi. Ok. Kas ir šeit? Devitais? Pienākoši. Kas ir šis? Ok. Kas ir šeit? Serde. Un kas ir te? Garoza, jā. Korteks un medula, jā. Ok. Tad tas ir tas pats, šeit arī, jā. Kas par orgānu? Tīmus, labi. Tīmus. Kas ir šis? Jā. Kas vēl te ir redzams? Kapilāri. Ok. Kas par orgānu? Liesa. Kas ir šis? Balta pulpa. Un kas ir te? Ģenerālais centrs. Kas te? Nē, tie ir asinsvadi baltajā pulpa, jā, ko arī infiltrāts ir redzams. Faktiski 8. ir arī baltā pulpa. Kas ir 7. Sarkana. Labi. Kas ir šeit? Sarkana krāsā. Labi. Veselības. Divnieks. Kapsula. Te ir eritrocīti un arī limfocīti. Kas par orgānu? Uzmanīgi. Lūk, jā. Vienā malā āda, vienā malā gļotada, pārējā zona. Kāds epitēlis ir pie numur 1? Pāragots, daudzkartains, plakanais pāragots. Okay. Kāds epitēlis ir pretējā pusē? Neparagots. Kāds epitēlis ir starpzona? Parakentizēts, ja? Nav pāragots, tur mēs neredzam rāga slāni, bet sāk, teiksim tā, veidoties tā biezākā kārta. Labi. Kas ir šis? Vēnula. Kas ir šis? Kāds? Avikulārs, ok. Un kas ir šeit zem gļotāda? Sieklocīti, labi. Kādi dziedzeri ir pretējā pusē, tur, kur ir āda, tauku ir, un tie ir sviedru, jā. Pie māta, vai otrādi ir tauku, un sviedru ir atsevišķi. Ok. Kas mums ir šeit?
Kur? Jā. Ko mēs redzam šeit? Garšas, kā mēs saucam? Sīpoliņi, pumpuriņi, jā, nu ok. Jā. Tad kāda tipa kārpa? Nē, nāsēji. Jā, vaļveidi. Jā, jo šeit ir valnītis, jā, un te, kā mēs runājam, šeit ir siekalas nonāk, šeit arī noskalojas ēdina atliekas, jā, un te mēs arī varam izgaršot, jā, ēdinu ar šiem te sīpoliņiem. Kas ir šeit? Kādi? Sieklu dziedzeri, respektīvi tie sieklu dziedzeri ar izvadiem, kur ir tie, nu, ok, nav redzams, bet šeit daļas no tiem izvadiem arī ir redzami, un faktiski šeit arī noskalojas tas ēdiens. Labi, kas ir šeit? Ok. Te? Nu, arī principā, arī tie paši izvadi, līdzīgā struktūra, kā šeit, viņš ir bišķiņ savādāk, biezāks, bet no tā jums nav jābēdas, bet šeit faktiski ir seņveida, jā, es to nosaucu tā. Jo nav valnītis, jā, jo šeit viena bārkstiņa, šeit bārkstiņa struktūra, un šeit jau blakus ir otrā. Izvadi tie paši, ir arī sensori, tad faktiski receptori garšas un arī izvadi. Kas ir šis? Labi, kā mēs saucam šo daļu? Kronis, emāli ir šeit, jā. Kas ir šeit? Kakliņš, un tad apakšā sakne. No kādām daļām, tad kas ir numur 5? Jā. Kas ir numur 4? Pulpa. 1. Jā. Un kas mums izklāja šos gaļšus? Jā. Labi. Labi. Nu tad, kas ir šeit redzams? Viss kopā. Cepurītes stādija, pareizi. Tad zobātestības stādija, kuru mēs devām par cepurītes stādiju. Labi. Kas ir šeit? Tikojums, jā, retikulāris, jā. Kādas šūnas izklāja C1 un C4? Ameloblasti, jā, tad iekšējais un ārējais slānis. Kas mums šeit? Jā, ar asinsvātiem, jā, tiem maziem kapilāriem. Kas mums redzam šeit? Jā. Ok. Vai jūs redzat arī šeit kādu struktūru? Nu, kas tas ir vispār? Zobs. Zobs, arī alveolārais kauls, jā, tikai citā griezumā. Pulpa, dentins, jā, un šeit mēs neredzam emālu. Labi. Dziedzeri. Tad kādi ir dziedzeri? Redzam šeit. Un kāda tipa, kāda lokalizācija šis tad dziedzeris ir? Kur prevalē seroza komponente? Kāds mums bija dziedzeris? Labi, kas ir šis? Un attiecīgi tad te 1, 2 un 3. Kas no kuriem ir kurš dziedzeris?
kurie pārsvarā mukocīti, tad faktiski ļoti producējoši dziedzeri. Jā. Kur bija jauka tīpa un kur mēs redzam vēl arī pusmēnestiņus labāk. Jā, un tad kas ir šis? Pieaugs, jā, tad pieaugs ir vislielākais dziedzeris un visvairāk serozā komponente, jā, tad atsevišķi ir redzama muko, bet prevalē serozā komponente. Izvadi stratificējoši, jā, tie sieklu izvadi, un tad faktiski šeit arī tas pats ir redzams, un te izvadu es neredzu. Kas ir šis? Zoga primārās. Mandeli. Kā mēs atšķiram? Daudzskateļas plaknes epitelis, krītas un limfoidāli aude ar limfoidāliem folikuļiem. Tā arī ir krīta bilatēta ar saturu, varbūt iekaisīgu saturu, bet jebkurā gadījumā tā ir vienkārši krīta. Kas tas ir? Tas pats arī ir, tikai to mēs varam devēt, es jums arī rādīju par mēles mandeli, ja? Tad šeit mēs redzam arī sieklu dziedzerus mēles saknē, un te arī maziņa tāda kā papīla, ja? Kā izaugums mēs izskatīties, ja? Tad tā ir parasta mandeli, mēles mandeli.